Pastaigājoties pa mežu, mēs bieži pamanām kokus, putnus, dažādus lakstaugus, bet vai esat ievērojuši, cik liela mežā ir sūnu daudzveidība? Tās aug gan uz dzīviem kokiem, gan trupošiem, gan uz akmeņiem, gan zemes un pat ūdenī. Pasaulē zināms apmēram 20,000 sūnu sugas, pie mums Latvijā vairāk nekā 600. Sūnas ir viena no primitīvākajiem augiem uz zemes. Tām nav sakņu. Substrātā tās nostiprinās ar pavadienveidīgiem izaugumiem, rizoīdiem. Tām nav arī vadaudu, specializētu struktūru, kas pārvada ūdeni un barības vielas, tāpēc tās nevar izaugt ļoti lielas. Paliekot tuvu zemei, sūnas saglabā mitrumu, izvairās no vēja un rada stabilu mikrovidi, kurā mīt daudz dzīvie organismi. Sūnām nav arī ziedu un neveidojas sēklas. Tās var vairoties ar jebkuru nolūzušu auga daļu vai sporām. Sporas attīstās sporu vācelītēs, kuras paceļas virs sūnas ar sporu vācelītes kātiņa palīdzību. Viena no lielākajām sūnām pie mums ir lielā spuraine. Tā var sasniegt līdz pat 20 cm augstumu. Tā veido plašus klājienus, līdz ar to tā ir viegli mežā pamanāma. Bieži sastopama epifītiska suga, jeb tāda, kas aug uz kokiem, ir plakanā skrāpīte. Tā ir aknu sūna. Vēl viena labi zināma aknu sūna ir parastā maršancija. Uz tās lapoņa var novērot kausam līdzīgas struktūras, kuras sauc par vairgroziņiem. Tajos veidojas vairi ķermeņi, ar kuriem šī sūna var vairoties bezdzimumiski. Botānikas apakšnozare, kas pēta sūnas, sauc par brioloģiju. Sūnas ir neaizstājama dažādu ekosistēmu sastāvdaļa, un pētīt tās var jebkurā gada laikā.